Šis ir 5. Un tagad turpināsim mēs ar diskusiju, un studijā man pievienojas Latvijas Universitātes Āzijas studiju profesors Leons Taivāns. Esiet sveicināts, labdien! Labdien! Un arī Roberts Klimovičs, Islāmas kultūras centra pārstāvis, labdien! Labdien! Sveiki! Tātad runāsim mēs par Islāma valsti. Šī organizācija teroristiskā, kā to dēvē mēdījos, turpina izplesties, turpina veikt dažādas ļaunas zvērības, par ko var lasīt mēdījos, gan nogalina brutāli cilvēkus, gan iznīcina kultūras pieminekļus, gan ieņem aizvien jaunas teritorijas. Daudzi pret viņiem cīnās, bet joprojām viņus nevar apkaut. Viņiem ir savas vērtības, sava misija, ar ko viņi nāk, un sava vīzija. ASV prezidents Baraks Obama nesen izteicies, ka šobrīd tas ir vislielākais ļaunums, kāds ir uz pasaules. Un tagad paklausīsimies nelielu fragmentu no tā, ko Obama ir teicis saistībā ar Islāma valsti. At this moment, the greatest threats come from the Middle East and North Africa, where radical groups exploit grievances for their own gain. And one of those groups is ISIL, which calls itself the Islamic State. Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic. No religion condones the killing of innocents, and the vast majority of ISIL's victims have been Muslim. And ISIL is certainly not a state. Iztulkošu īsi, Obama saka, šajā mirklī lielākie draudi, kas nāk pasaulē, tie nāk no tuvajiem austrumiem un no Ziemeļāfrikas, kur radikāļu grupas izmanto apvainojumus, lai gūtu labumu. Un viena no šīm grupām ir Islāma valsts. Un tad Obama vēlas padarīt skaidrs divas lietas, ka Islāma valsts nav reliģiska it kā organizācija, jo reliģija nevar atbalstīt nevainīgu cilvēku slepkavības. Un, jo lielākā daļa tomēr no upuriem ir musulmaņi, un Islāma valsts bez šaubām nav arī valsts. Man tad jums uzreiz jautājums, kungi, vai tiešām Islāma valsts ir lielākais ļaunums, un ja ir, tad kāpēc? Varbūt Taivāna kungs lūdzu, kā jums šķiet? Redziet, jautājums jau ir uzstādīts jūs sākat, es domāju, ar nepavisam pareizu prezumciju. Jūs uzreiz gribat vērtējumu, sākt ar vērtējumu. Mēs esam noskaidrojuši, kas šī Islāma valsts ir, bet mēs jau sākam viņu vērtēt. Tad no paša sākuma tad viņi vai nu viņi ir labi, vai viņi ir slikti. Tad noskaidrosim, kas vispār tas ir pa parādību. Lielākoties tā tiek uzskatīta par ļaunu un sliktu, jo cilvēki tiek slepkavoti, brutāli slepkavoti. Bet man ir jautājums, vai jūs esat redzējusi kaut vienu slepkavību? Esmu redzējis šos video. Kur nav nevienas slepkavības? Pašu slepkavību neviens video neparāda. Esmu redzējis, kā tiek nocirstas galvas. Jūs to esat redzējusi, tādu video, kur nocirst galvas? Cik tur 400 cilvēkiem vai... Negluži 400, bet pārdesmit vismaz. Tādu video jūs esat redzējusi. Parādiet, man arī es neesmu tādu redzējis. Bet, teiksim tā, ja mēs varbūt varam redzēt video, mēs vēl neredzam pašu notikumu, mēs neesam redzējuši slepkavību. Principā slepkavības nefilmē. Nav nekur tādas prakses, ka pašu notikumu vajadzētu dokumentēt tādā veidā. Lielākoties tik tiešām informatīvo telpu ir pārpludinājuši dažādi video rullīši, kur tiek parādīti cilvēki maskās, kuriem tur uz ceļiem ir citi cilvēki, rullīši, kuru izcelsme absolūti nav saprotama, jo izskatās, ka tie ir filmēti nevis tuksnesī vai ārā, bet paviljonos, tāpēc tiem ticēt īpaši, es domāju, nevajadzētu. Tas būtu lētticīgi. Par lielāku ļaunumu, es domāju, ka Obama ir lielākais ļaunums pasaulē šobrīd. Tieši Obama bija viens no cilvēkiem, kurš apbruņoja Sīrijas atbrīvošanas armiju. Tas ir tas, kas no kā radās vēlāk šī te organizācija ISIS. Tas ir Sīrijas, un Obama bija viens no lielākajiem patriotiem, šo te nemiernieku, kuri cīnījās pret Asada valdību, viens no lielākajiem atbalstītājiem. Un šī Sīrijas atbrīvošanas armija vēlāk pārtepa par kaut kādu organizāciju, kur tur karo, kuru nezinu kāpēc nevar uzvarēt spēcīgā Irākas armija, kur ir apbruņot ar vismodernākajiem gan amerikāņu, gan citiem ieročiem, kur nezinu kāpēc pumpē naftu un tirgo to kaimiņiem pilnīgi oficiāli, ja viņiem ir ļoti liels naftas iegūs, un par kuru nezinu, kāpēc visi tagad šūmējās. Vēlreiz atkārtoju, paši kaut kādi nozieguma fakti, viņi absolūti nav pierādīti. Šodien pat izskanēja ziņa no Reuters,
ka Palmirā senajā ir nošauti vai kaut kā tur nogalināti, varbūt es kļūdos, pakārti 20 cilvēki, un beigās piebilda, ka Reuters nav pārliecinājies par šo ziņu patiesumu no neatkarīgajiem informatīvajiem avotiem. Pirms pāris dienām parādījās ziņa no kāda cilvēktiesību aktīvista par 271 nevainīgi nogalināto, kurš vēlāk pārtapa par 400. Tātad, ja es šodien pateikšu un paziņošu, ka Latvijā Doma laukumā ir nošauti tur tik un tik cilvēki, kā cilvēktiesība aktīvisti, tad tas nenozīmē, ka tas tā tiešām būs noticis. Šobrīd, manuprāt, notiek tas, kas pasaules vēsturē jau ir noticis, tiek izveidotas līķu kaudzes, bet pašu līķu nav. Bet šīs kaudzes cirkulē informatīvajā pasaulē, un mums, kā jau te Ivankungs saka, prasa vērtēt to, ko mēs principā nezinām, kas tur patiesībā notiek. Neviens no mums tur nav bijis. Ivankungs, kas jūsuprāt tur patiesībā notiek un kas tā islāma valsts ir? Vai tiem video var ticēt? Protams, ka var ticēt. Vispirms vajadzētu atcerēties to, ka šeit nav nekāda Puķina propagandas mašīna. Šeit darbojās neatkarīgi mēdī. Visas ziņas tiek krustšķērs pārbaudīts. Ja viņas nav pārbaudītas, tādā gadījumā tiek pielikts ziņojums, kad šīs ziņas nav vēl pārbaudītas, bet vispār cenšas no tādām ziņām izvairīties. Tātad šeit nav runa par propagandu. Tas ir numur 1. Otrais, kas attiecas uz šādiem apgalvojumiem, ka neviens nav redzējis, ka tā ir inscenēts, ka tas ir inscenēts. Tāpat 11. septembra terorakts, kad tika sagrauti 2 Ņujorkas debeskrāpji, ka to ir paši amerikāņi. 3 nemelojiet, 3, nevis 2. Tātad, kad vismaz, kad es Ņujorkā biju, tur bija 2. Nu jā, tad jūs neredzējāt 3, kas bija sagrauts bišķiņ 100 metru tālāk. Jā, nu tad par to tad arī tiek izplatīts attiecīgos mēdījos ziņas, ka lūk, to visu ir amerikāņi paši izdarījuši un tā tālāk. Nu, es domāju, ka tā ir tāda diezgan naiva atrunāšanās tā vietā, lai varbūt paskatītos uz lietām objektīvi. Kas attiecas uz notikumiem tuvajos austrumos, tātad Irākas un Sīrijas teritorijā, tad, protams, kad ir izdarīta ļoti nopietna kļūda, vēsturiska kļūda, proti tas runa ir par iebrukumu Irākā un Sadama Huseina režīma likvidāciju militāras iejaukšanās gaitā, pie kām izmantot tik nedrošas ziņas, acīm redzot provokatīvas ziņas par to, ka tur ir meklējami nukleārie ieroči. Tas ir jautājums, ar ko būtu jāsāk, teiksim, šīs analīzes un šī diskusija. Tātad rezultātā, šī kara rezultātā izveidojās, un otrs moments, tātad tas ir tā dēvētais arābu pavasars, kurš sašūpoja citus arābu režīmus, tā skaitā Sadata režīmu Sīrijā. Kas ir rezultāts? Rezultāts šim amerikāņu iebrukumam un tāpat arī nemieriem, kas ir izcēlušies Sīrijā, ir tas, kad šīs valstis, kuras bija mākslīgi izveidotas Pirmā pasaules kara rezultātā, apvienojot tajās dažādas etnos un dažādas reliģiskās grupas, viņas, tātad šīs valstis bija neorganiskas pēc savas uzbūves, tātad nebija tā organiskā sistēma, kas, piemēram, pastāv Eiropai, ka viena nācija, viena valsts. Tuvajos austrumos tad bija izveidots tādi konglomerāti uz Osmaņu impērijas drupām, un šie konglomerāti turējās kopā, pateicoties ļoti stingram militāram un politiskam režīmam. Kad šie režīmi izrādījās krituši, vai kā tas bija Lībijā, un kā tas bija Irākā, vai novājināti, kā tas bija Sīrijā, tad rezultāts izrādījās tas, ka atsevišķās reliģiskās grupas un atsevišķie etnosi sāka pieprasīt jau sen gribētās un sen cerētās autonomijas, neatkarības,
patstāvības un tā tālāk. Un, ja mēs ņemam no šī etniski reliģiskā viedokļa, tad konflikts ir izcēlies uz šī pamata. Šī konflikta gaitā tad konsolidējās viena daļa no Irākas iedzīvotājiem, tā dēvētais sunnītu trīsstūris ap Tikrītu, un šajā sunnītu trīsstūrī tātad esošās tur ciltis un politiskie līderi, tā skaitā bijusi Sadam Huseina armija, pievienojās islamiskai organizācijai, kas vēlāk konsolidējās. Tas process bija diezgan garš, kad 4 gadi, bet beigās šis process beidzās ar to, kad izveidojās tā dēvētā Islama valsts lūk šajā Irākas teritorijā. Tai pievienojās analoģiska grupa Sīrijas ziemeļos, arī apvienojot galvenokārt sunnītu arābus, kas pieturās pie sunnītu islāma versijas. Un abas šīs grupas pagājušā gada sākumā, 14. gada sākumā, apvienojās vienotā politiskā un militārā spēkā. Kas realitātē notiek? Es pateikšu to galvārdu. Realitātē notiek jaunas, tā teikt, monolītisks no reliģiskā un etniskā viedokļa valsts veidošanās. Šo valsti negrib redzēt. Ļoti daudz Amerikas Savienotās valsts ir to skaitā. Vai tā ir teritoriāla valsts? Vai tā ir teritoriāla valsts, kas tiek veidot? Protams, ka tiek veidot teritoriāla valsts. Tas ir tas reālais, kas tur iznāks. Protams, kad Islāma valsts ir pieteikusi savas pretenzijas pret Krieviju, ir izteikusi savas pretenzijas pret visu Eiropu, aicinot uzsākt džihādu pret vietējo varu, bet tas viss ir tā viss ir tāda runāšana. Reāli, kas veidojās? Reāli veidojās tātad Sīrijas un Irākas teritorijā jauna etniski reliģiska vienība. Šī ir valsts de facto. Tā viņa diplomātiskā aprunās vēl nav atzinuši, bet gan jau laika būs spiest atzīt. Tātad viņi ir dzīvot spējīgi, viņai ir savu sociālā programma, viņai ir savi iedzīvotāji, kas samierinās ar šo valsti, pieņem to kā labāko no variantiem, kādi pieejami, un acīm redzam, tāda arī viņi būs. Jautājums ir par to, kas notiek ar pārējiem, kas ir apkārt. Tie ir kurdi, tie ir šīti, tie ir alavīti. Tas tātad ir gan etniskās, gan reliģiskās grupas, kas atrodas apkārt šai islāma valstī. Un arī sastāv viņas robežas reālās. Piemēram, pāri kurdu robežām islāma valsts nespējas pāriet. Pāri, teiksim, šītu robežām arī diezin vai varēs pāriet. Tā kā tā būs arābu sunnīta valsts tradicionāli šim reģionam. Tātad valdīšana būs ar ļoti smagu roku, un tas vienmēr ir bijis par bibliskos laikos, tā tas bija. Tā ir realitāte. Robert, kā jums šķiet, vai jūs tam piekrītat? Kas aizstāv visu tā? Protams, ka nē. Kāpēc? Tāpēc, ka Teivāna kungs vai apzināti vai neapzināti, es domāju, profesora status tomēr liek saprast, ka pasaulē nav neatkarīgas informācijas, nav tādas vienkārši. Un nevar pārbaudīt ļoti daudz faktus. Viens no es ticu tikai savai empiriskai pieredzei, tas ir respektīvi tam, ko es esmu redzējis, ko es esmu dzirdējis no cilvēka, kam es ticu. Viens no cilvēkiem, kam es ticu, kurš pats gadu pavadīja šajā Sīrijas pilsoņu karā, somu žurnālists, pēc tautības soms, kurš arī brīnišķīgas fotogrāfijas ļoti spēcīgas atveda no turienes. Viņš man stāstīja, ka ticēt tam, ko rietumos raksta par šo te reģionu un tam, kas notiek patiesībā, tas ir tāpat kā ticēt tam, ka dienu nosauc par nakti. Ja? Tas ir apmēram tā informācijas objektivitāte. Līdz ar to viss šī spriedalēšana, kas tur būs un kā tur būs, mēs neesam pareģi. Ja? Dievs mums nav apveltījis ar tādām spējām, ka mēs tur varam baigi pareģot, bet fakti ir paši par sevi šo te konfliktu izveidoja sagraujot spēcīgas valstis, ar spēcīgu rietumu ietekmi. Šī sagrāva notika, kā jau profesor kungs teica, Irākas režīms.
Lībijas režīms. Šie bija ļoti, agrāk bēgļi skrēja uz Lībiju pie Kadafī nelēķa, ja, tāpēc, ka tur bija ļoti augsts dzīves līmenis un viss pieņem. Tagad viņi skrien uz Eiropu. Tātad šīs process bija apzināts un visu pasauli ticēja tam, ka Huseinam ir ķīmiskie ieroči, masu iznīcināšanas ieroči un viņš grib nobendēt un tam, ka Afganistānā tur terorists gatavo, kurus spridzinās tagad dviņu torņus. Tas ir pilnīgākās muļķības. Mēs runājam par tādām lēticībām, patiesībā viss ir daudz vienkāršāk. Jau vairākus gadu desmitus Palestīnā katru 3. dienu nogalina vienu bērnu. Katru dienu nozog kādu zemi. Jā, viena tauta tiek ieslodzīta lielā koncentrācijas nometnē. Un mēs to neredzam. Mums vispār par to nospļauties lielākajai daļai Eiropas, bet tiek veidoti kaut kādi tad džini, no pudeles uzzīmēti, ar ko baidīt mūs. Vispār, ko mums šeit cepties? Pat, ja tā būtu patiesība tur, ko tad mēs tur varam izmainīt? Mēs neko nevaram izmainīt. Bet es domāju, ka pasaulē tas nav pirmoreiz, kad mēdī veido kaut ko, par ko cilvēkiem domāt un cepties. Bet tajā pašā laikā Charlie Hebdo terorakts Parīzē atbildību par to uzņēmās Islāma valsts. Atbildību par to neuzņēmās Islāma valsts, bet kāds Jemenā nevienam nezināms grupējums. Respektīvi, kaut kādi cilvēki kaut kur uzrakstīja, kurus neviens nezina. Ja? Charlie Hebdo tas ir cits jautājums. Tas ir atkal jautājums, kur nebija neviens līķis parādīts, kur bija viena ratiņa, video uzfilmēts, noticis Parīzes 11. dienā, Parīzes centrā, pēc 20 minūtēm tur ir Francijas prezidents, cilvēki maskās izbrauc ar Parīzi ar visiem ieročiem dienas vidū. Tas ir tikpat ticami, kā Hans Christian Andersen pasakas, tās gan ir ticamākas. Profesor Taivāna kungs, kas jums ir sakāms par šo? Jo tomēr, par ko? Par pat dzirdēto viedokli. Sarunas priekšmetī īsti nevar noķert. Islāma valsts, kas aiz tā stāv? Es neesmu speciālists mēdīju lietās. Tā vajadzēja aicināt šeit cilvēku no sociālo zinību fakultātes, kas nodarbojas ar mēdīju lietām, kas varētu runāt par mēdīju ticamību un par mēdīju iespaidu, teiksim, uz iedzīvotājiem un par mēdīju veidošanas noslēpumiem tā tālāk. Es neesmu speciālists par mēdījiem. Es esmu austrumu pētnieks, kas ir pavadījis daudzus gadus austrumzemēs dažādās un pazīst vidi un runāju dažās austrumu valodās. Tas ir mans priekšmets. Es nevarētu šeit strīdēties par mēdījiem. Es pārstāvu šo civilizāciju tāpat kā daudzi citi, un tāpēc es uzskatu, ka mēdī ir pietiekami adekvāti. Protams, jautājums ir, kāpēc Izrēlā esošās, teiksim, netaisnības tiek noklusētas. Tas, protams, ir labs jautājums. Es Izrēlā esmu dzīvojis ilgāku laiku un vairākas reizes pie kam. Un es ļoti labi zinu, ka Izrēlā, piemēram, ir tas, ko nedrīkstēja atļauties Dienvidāfrikā. Tātad rases segregācija. Ir autobusi priekš arābiem, autobusi priekš izraēliešiem, priekš ebrejiem, un ir slimnīcas priekš ebrejiem, un slimnīcas priekš arābiem, un ir pastkantori priekš ebrejiem, un ir pastkantori priekš arābiem. Un tas viss ir vienā valstī, un tā tālāk, un tā tālāk. Protams, kad ir segregācija, par to es esmu rakstījis žurnālos, vairākās zemēs, ne tikai Latvijā publicējies par to. Tas plašumā neiet tādas lietas. Es neesmu atbildīgs par to, kāpēc tādas lietas netiek uzreiz pašiem populārākiem, tā teikt, mēdījiem izliktas. Jā, tā ir tiesa. Un tas ir atsevišķs jautājums. Bet tam nav tieši sakara ar to, kas notiek tuvajos austrumos citās zemēs. Izraēla, jā, tā ir skabarga tuvo austrumu, tā teikt, dibenā. Un tā iemesla dēļ tātad notiek, tā skaitā tātad Bin Lādena darbība norisinājās tieši šī iemesla dēļ, šīs Izraēlas dēļ, bet ja viņas nebūtu, es varētu piedāvāt arī cits iemesls, kāpēc šīs problēmas tur ir. Ja mēs pieņemam, ka Islāma valsts tomēr ir tāds veidojums, par ko mums trūkst informācijas vai maz informācijas, vai jums ir kādas versijas, kam tas varētu būt izdevīgi? Ja šī organizācija, vai mēs varētu pieļaut tādu varbūtību, ka iespējams viņus finansē amerikāņi? Ziniet, es esmu vēsturnieks tomēr, un kā vēsturnieks es nekādā gadījumā neuzturu visādi sazvērstības teorijas. Tas ir, ziniet, ar šizofrēnisku murgu, un cilvēki ar noslēdz uz šizofrēniju, jeb uz psihiskām slimībām parasti ņemās ap šīm sazvērstības teorijām.
neviens cilvēks nav tik spējīgs politiķis un tik ģeniāls, lai sēdot kaut kādā tur kantorī Amerikā vai vēl kaut kur izplānot pasaules norises. Tā tas nav, un tas nevar būt. Tāpēc, kad ir ļoti daudz darbojošies faktori. Un pats pirmais darbojošais faktors, tas ir tīri bioloģiskais. Tad mēs esam visi bioloģiskas būtnes, un mums, protams, ir savas bioloģiskās vajadzības. Un ja šīs bioloģiskās vajadzības nav iespējams objektīvi, geogrāfiski un ekonomiski un citu iemeslu dēļ apmierināt, tad sākās attiecīga reakcija. Un viena no tādām reakcijām, piemēram, pārtikas nepietiekamība. Vienās kultūrās izraisa karus, citās kultūrās izraisa, tādās, teiksim, kā Dienvidāzijas kultūrās vai Dienvidaustrumāzijas kultūrās izraisa vienkārši tāda klusa nomiršana, veseli ciemi izmirst. Tuvajos austrumos nav tādas tradīcijas, kā Dienvidaustrumāzijā, piemēram. Tur tiek likti lietā ieroči. Tas būtu tas bioloģiskais pamats. Tad sākās tautas kustība. Politiskos, tā teikt, lozungus piemeklēs pēc tam. Jo ar ieročiem rokās ir perspektīvas, teiksim, nopelnīt tur savu ikdienišķo uzturu, kā minimums, varbūt pat vēl vairāk. Un Islāma valsts nav izņēmums. Islāma valstī karojošie saņem algu, kas tuvajiem austrumiem diezgan pieklājīgi. Ja mēs runājam šeit par Islāma valsti, un tomēr tās ir dažādas kultūras, jo tas, ko viņi deklarē, un arī tas, ko mēs esam dzirdējuši, ka tā tomēr ir arī ne tikai varbūt politika un teritorijas, bet te ir arī runa par vērtībām. Jo, protams, ka austrumu reliģijām, kultūrām ir savas vērtības, un tas, ko viņi deklarē, viņiem nav pieņemams rietumu vērtības. Es domāju, ka šeit ir, protams, ļoti nopietnas jautājums. Tas nav tikai runa par kultūru, lai runa par civilizācijām. Rietumu civilizācija, protams, atrodas sabrukuma stādijā. Rietumu civilizācija, kā to deklarējis, teiksim, Romas pāvests iepriekšējais aizpagājušais Jānis Pāvils II, tā ir pašiznīcināšanās, tā ir pašnāvnieku civilizācija. Tādas, teiksim, teorētiķi autoritātes, kā Arnolds Toynbīs, piemēram, kas ir izpētījis 21 pasaules dzīvo un mirušo civilizāciju, saka, civilizācijas mirst kā pašnāvnieces. Eiropas civilizācija mirst kā pašnāvnieces, tas ir pilnīgi skaidrs. Tur šauba nav. Bet kas attiecās, teiksim, uz Islāma civilizāciju, tad, protams, tās vērtības ir citas. Un šeit būtu jāuzsver vispirms tas, ka Eiropā dominē individuālās vērtības, un bioloģijā mēs zinām, ka bioloģiskās sugas, kas ir nav altruistiskas, tad nerūpējas par citiem, tās izmirst ļoti ātri. Tas ir mazāk dzīvot spējīgs. Tad Eiropa savu individualismu ir mazā mērā dzīvot spējīga. Islāma civilizācija, kas galvenokārt kas ir pārstāvēta kā arābu civilizācija tuvajos austrumos, arābu islāma civilizācijas, teikšu tā pastāv vairāk uz ģimenes, cilts, klāna vērtībām, tad uz kolektīvām vērtībām, un te ir viņa spēks. Viņa vājā vieta, protams, ir nepietiekami augsts izglītības līmenis, nespēja radīt tehnoloģiskas inovācijas. Es gribētu pieminēt, ka pa visiem tuviem austrumiem, visu tuvo austrumu ieguldījumu zinātnē ir tikpat liels, cik amerikāņu Forda kompānijas, kas ražo automobīļus. Ja? Forda kompānijas ieguldījums viņu zinātnes institūcijās. Klimoviča kungam ir komentārs. Kāpēc varbūt austrumu reliģijām nav pieņemamas rietumu vērtības? Te man grūti piebilst kaut ko tam, ko profesor kungs teica, jo principā pateikts ir ļoti daudz, un gandrīz visam es varu piekrist, tikai jāatcerās, ka islāma zinātne un islāma kultūra savu uzplaukumu sasniedza kalifāta laikā, un tajā laikā tas bija pasaules avangards. Ja, tur varētu teikt otrādi. Eiropa varēja mācīties tā saucamā rietumu civilizāciju, un rietumu civilizācijas nesaukt par civilizāciju. Tā jau ir tāda dzīvnieku pasaule. Arī jūs piekrītat, ka tā lemta bojājai? Protams, viennozīmīgi. Tur es esmu profesori, parakstos zem viņu katru vārdu šajā. Tas tā citādi nevar būt nemaz. Tagad jūs neparakstīsieties, ko es teikšu. Varbūt. Bet
ja runājam par šīm sazvērstības teorijām un to, ko atgriežamoties, tad viss jau ir Dieva rokās, ja? kā tā mūsu dzīve ir nolemta un pasaule nolemta. Tas kā tas izpaužās dzīvē, kā mēs ar to sastopamies, tas ir cits jautājums. Bet nevar noliegt to, ka tieši rietumu pasauli vienmēr ir provocējusi konfliktus šajā reģionā. Tā ir vienmēr centusies sagrābt ietekmes sfēras, pumpēt naftu no turienes, un šobrīd mēs nevaram runāt par arābu islāmu civilizācijām valstīm, tāpēc, ka lielākoties šīs valdības, kuras ir tādās valstīs kā Ēģipte, Saudarābija, apvienotie Arābu Emirāti, tās ir proamerikāniskas valdības. Piemēram, ja jūs domāsiet Dubajā uztaisīt demonstrāciju pret notikumiem Palestīnā, jūs sēdēsiet cietumā. Ja, tur arī Pakistāna, ļoti daudz valsts, kurās ir islāma kultūra, ir proamerikāniskas, un ja tās tādas nav, jā, tad viņas tādas kļūst, jo, piemēram, pavisam nesen, kad Eģiptē tika inspirēta demokrātija, kur ir demokrātiski ievēlēja ļoti konservatīvu prezidentu Mursī, kas negribēja draudzēties ar Ameriku, tad jūs redzējāt, ka hunta viņu novāc, un atkal Eģipte dara to, ko Amerika viņai saka, kad profesors kungs teica, ka sazvērnieku teorijas, tas ir šizofrēniski cilvēki, jūs man varat pat tādu uzskatīt, bet es uzskatu, ka visa vēsture ir vienas sazvērstības. Ja jūs studēsiet vēsturi nopietni, jūs to redzēsiet, visa vēsture ir vienas sazvērstības. Tā vienkārši sastāv no sazvērstībām. Un šajā politikā, vispār visos notikumos, tāpat kā dzīvē, funkcionē noteikti likumi. Ja jūs darat tā, tad notiek tā. Un konfliktu eskalācija, skaldi, valdi un vienotas princips vairākus gadsimtus strādā visur. Ja? Vara bez šī principa nespēja savu varu turēt. Tas tā pavisam īsi atbildot uz šo te jūsu jautājumu. Novēgumā man jums abiem vēl tāds jautājums, varbūt retorisks, vai, ja to mēs varam saukt par konfliktu vai sadursmi, vai tas būs mūžīgs starp austrumu reliģijām un vērtību un starp rietumu? Vai mums šeit ir runa par kādu potenciālo uzvarētāju, vai tas vienmēr konfrontēs? Kāda ir rietumu reliģija? Paskiet man lūdzu. Kur ir rietumu reliģija? Lielveikali, šovi, Eirovīzija. Tehnoloģijas. Kur ir rietuma reliģija? Attīstība, individuālisms. Nē, egoisms. Tā ir rietuma reliģija. Profesor Taivān, kā jūs uzskatiet? Vai piekrītat? Es gribēju iebilst par to slavas pilno arābu kalifātu. Vispirms jau bija divi kalifāti. Viens bija Damaskas kalifāts un arābu kalifāts, kuram nekāda liela sasnieguma tātad tomēr nebija. Otrs ir Bagdādas kalifāts, kurā dominēja persieši, nevis arābi. Šī perioda attīstība ir nevis arābu nopelns, bet daļēji tas ir persiešu nopelns, un daļēji tas ir tas apstākļus, kā arābu iekarojumi, kas ilg 100 gadus, no 632. līdz 732. gadam. Tad ne tikai rietumnieki ir te karojuši, bet arābi ir pārņēmuši visu šo reģionu, tad 100 gadus iekarojot. Tad viņu klātbūtni saliedēja vietējos ebreju, vietējos armēņu, vietējos grieķu un citu tuvo austrumu iedzīvotāju un kultūru mantojumu, pakļaujot to sev un liekot viņiem radīt tās kultūras vērtības, par kurām mēs šodien visi brīnamies, kā par arābu kultūru. Patiesībā sakot, diženākie arābu celtnieki bija grieķi un armēņi, un diženākie arābu domātāji bija ebreji, kas rakstīja arābu valodā. Tāda ir tā realitāte patiesībā sakot. Tāpēc šeit es domāju, ka islāms ir nospēlējis katalizatoru lomu. Tas jā. Bet, ka viņš būtu šajās iekarojuma gados kaut ko īpaši grandiozu uzcēlis, tāds tomēr nav. Kas attiecās uz reliģiju, tā vienkārši nevar noreducēt, teiksim, uz veikaliem vai vēl kaut kā vietēju reliģiju. Bet jāsaka tā, ka rietumos tiešām kristietības patiesībā sakot vairs nav. Mēs jau tā dažkārt sakam, ka mēs esam kristietības mantinieki. Bet viņas nesējamies, protams, neesam. Mūsu reliģija prasa nosaukumu. Mēs viņu nezinām. Mēs pieturamies pie tādiem zinātniski tehniskajiem uzskatiem.
vai zinātniski tehniskā pasaules uzskata. Šī ir reliģija bez dieva, bet tā nav vienīgā reliģija. Budismā arī dieva nav. Bet jā, tā ir reliģija, kas vēl nav īsti noformulēta un nav noteikti, kāda viņi ir. Bet, protams, ka viņi ir. Jā. Mēs to beigsim, pēdējā replika man ļoti gribējās šī informācijas plūsma par kaut kur esošiem it kā notikumiem šausmīgi nežēlīgiem pret cilvēkiem rada noteiktu pretsvaru islāma izplatībai. Ja? Un es domāju, ka tas ir viens no mērķiem, bet cilvēkiem, kuri nezin par islāmu, es gribu teikt, es islāmā esmu 3 gadus, un tā ir reliģija, kur tiek aizliegta jebkura nevainīga cilvēka slepkavība. Ja kāds noslepkavo nevainīgu cilvēku, tad atbildība Dieva priekšā ir, kā būtu visi pasaules cilvēki noslepkavoti. Tas ir Korānā teikts. Tāpēc islāmu reducēt kā nevainīgi cilvēku slepkavu, tas atkal ir, manuprāt, mēdīju radīts tāds iespējas, kurš ar reālo islāmu, ar kādu es saskaros savā dzīvē, tam nav nekāda sakara. Un to cilvēkiem vajadzētu zināt. Es gribētu tā reliģiski atbildēt šo jautājumu. Kas jūs tāds esat? Kad jūs Dieva vietā spriežat tiesu, kurš no cilvēkiem, atvainojiet, ir tiesīgs nogalināt otru cilvēku par to, ka viņš ir kaut kur vainīgs vai nav vainīgs. Es esmu tiesīgs, ja jūs apdraudēsiet manu dzīvību, ja jūs apdraudēsiet manas ģimenes dzīvību, es jūs nogalināšu un būšu Dievu priekšā tīrs. Vienkārši. Bet, ja jūs neesat nevainīgs cilvēks, man nav tiesības jūs nogalināt. Jā, bet Jēzus kalnas prediķī ir sludinājis kaut ko citu. Labi, paldies, kungi. Es teikšu, ka mūsu starpā paliek tomēr miers. Aicināsim arī sekot klausītājus līdzi un pētīt un domāt un sekot notikumiem. Paldies, pie mums studijā viesojās Leons Teivāns, Latvijas universitātes profesors. Paldies, ka atnācāt. Un arī Roberts Klimovičs no Islāma kultūras centra. Paldies uz redzēšanos. Tagad lai skan dziesma. 5 LV.